Parasti blīvumu mēra tieši šķidrumiem vai arī cietām vielām. Ja tad tas ir skaidrs, mēs to varam paņemt rokās, kaut kur ieliet, un tas tā kā būtu saprotams, bet izrādās, ka blīvums piemīt arī gāzēm. Jo gāzes sanāk tā, ka vieglākas gāzes mums lido augšā, kā piemēram hēlija balons, un attiecīgi kaut kāds smagāks gāzes mums krīt lejā. Un tad pamēģināsim, kā mājas apstākļos var iegūt kaut kādas smagas gāzes. Bet pirms tam paskatīsimies, kādas tad tās gāzes var izskatīties, ja ir krāsains. Sāksim mēs ar vienu interesantu eksperimentu. Šeit man ir kolba, kurā mēs uztaisīsim reakciju slāpekļa skābei. Tas noteikti nav eksperiments, ko var taisīt mājās, ja? Un 5 centi monētiņai. Savienosim tos kopā, bet, lai mēs ieraudzītu to gāzi vizuāli, tad izlaidīsim cauri šādai te caurulītei. Šo eksperimentu uztaisīšu es pats. Tu varēsi visu mierīgi pavērot, kā tas viss notiek. Un šeit mēs ieliekam un laidīsim to cauri vēl šķidrumam. Tad sanāk tā, ka man šeit notiks reakcija, tālāk gāze ies pa to te caurulīti cauri, un tad tālāk iekļūst te. Lejam iekšā nedaudz slāpekļa skābi, vajag pavisam nedaudz. Es jūtu smaržu. Ja tu jutīsi tādu smaku, tādu specifisku, tad vari atkāpties pussolīt atpakaļ. Šis noteikti nav eksperiments, ko var taisīt mājās. Man ir jāizmaisa, lai tā viss saslapinās tur. Tagad monētiņu metam iekšā. Skaties, kas notiek. Man monētiņa reaģē. Tu redzi, brūns veidojas kaut kas, varētu teikt tā, brūns mākonīts, pareizi? Jā. Un tas brūnais mākonīts, kā reiz, ir slāpekļa oksīds. Redzi, kāda tā gāze mums ar vienu. Un rekur aiziet mums burbulīši, kuri tur iet cauri. Tu redzi, kāda tā tumša gāze. Tā gāze visa sākumā izies cauri visai mūsu sistēmai. A kas tur ir? Tas nav tā, tas ir kā cita. Pagaidi, nu kā, sanāk, redzi, tā ir jāaiziet cauri. Tā, aiztaisam šeit ciešāk, ciet. Jā, tu jūti. Un rekur, nāc te. Pasties no sāniem, un tu redzi, iziet cauri visai sistēmai. Bišķi kaut kur mums te skrien garām tā gāze. Jā, tā, tagad. Manuprāt, jau ir pa daudz. Skrien atpakaļ. Jo šeit redz, viņi iet iekšā. Šis speciālais šķidrums, kurā notiek reakcija. Laižam tagad šeit virsū vēsu ūdeni. Un ko tu pasties, kas notiks tagad? Man tā gāze sāka sarauties, jo vēsumā viss vienmēr saraujās. Mēs tūlīt dabūsim. Vēl vairāk atdzesēsim šeit. Redz, tā gāze ir smagāka, tāpēc laižās lejā. Neiet uz augšu, bet iet lejā. Tā. Pasties. Tā gāze, kā es zinu, ir... Paskaties. Atkrāsojās. Tad man jau tur tā viela, kas bija iekšā, kas neutralizē to gāzi, ja? Tad man tā viela ir izreaģējusi pilnībā. Tas ir varš, ja? Ne tikai varš, bet arī dzels, tāpēc arī 1, 2 un 5 centu monētas pielīk pie magnētiņa, jo tur iekšā ir arī dzels. Ne tikai varš ir tikai virspusē. Un tad sanāk tā, ka, kā saka, tā reakcija vēl nedaudz man burbuļo. Ja? Bet tikko tā burbuļošana beigsies, tā uzreiz mēs varam dabūt, kad man iesūksies šķidrums. Tu pasties, kā viņš ātri aiziet uzreiz. Mēs palēnām, bet tā riktīgi. Tā. Ieiet caurulītei. Iziet cauri caurulītei. Nu, sūcās, rekur nāca no malas. Pasties. Redzi, sūcās iekšā. Sūcās. Tūlīt iesūksies. Un tad skaties, tūlīt iesūksies arī šeit.
Nāc te, nāc. Klāt. Un skaidrs tūlīt. Jā, rekur aiziet. Un tikko trāva priekšā skaidrs kā. Kas tas? Strūklaka. Ūdeni vēl. Viņš ūdeni paņem? Jā. Ielējam ūdeni vēl. Tas skaidrs redzi. Viss ūdens, kas tur trāpīja iekšā, mums izrēģēja. Un rezultātā mēs varam redzēt to, kas tad no monētiņas mums ir palicis, kad tā reakcija pilnībā ir notikusi. Nekas? Kā nekas. Tad pastīsimies. Redzi, ka vēl apakšā. Vai redzēt, ja? Tad mums ir nedaudz tā monētiņa. Pastīsimies, pamēģināsim tagad izdarīt šādu. Ja es attaisu vaļā, skaties. Es te esam ciet. Redz, kas mums ir palicis no monētiņas pāri. Dzels gabaliņš, dzels plāksnīt. Monētiņas taisa no dzels un virsū plānu slānīt no varu uztaisa. Varu mēs redzam no ārpuses un dzels ir iekšpusē. Lai dzels nerūsētu, tad tos uzmanīgi pārklāja ar varu. Varš izrēģēja, bet arī daļa dzels. Ja būtu tikai varš, tad tas šķidrums būtu zaļš vai zils. Bet tā kā tas ir arī ar dzelzi, tad tas ir brūns.